Čau! Šodien esmu atbraucis uz Ķīšezaru. Atkal pa dienas vidu, ārā pūš stiprs vējš, es te aizvējā tagad nostājos. Pirmais uzdevums man ir noķert mailes. Es gribu pirmo reizi šogad pamēģināt paķert uz dzīvo. Bet, ja neķersies, tad, protams, atkal izbraukšu ar spinningu pa savām vietām. Laiks man ir kādas 5-6 stundas, tā ka jebkurā gadījumā mēģināšu kādu zivi noķert. Cerams, ka sanāks. Uzdevums izpildīts, mailes ir noķertas. Tūlīt braukšu tanī vējā iekšā ezerā, un mēģināšu kaut ko noķert uz dzīvo. Ja nesanāks, tālāk pārslēgšos uz spinningu. Anatoliem sakam atā un braucam. Sēžu te vējā jau gandrīz vai stundu. Uz dzīvo nav bijusi neviena copīte, bet uz mikrodžiga kātiņu noķēra 2 asaras. Laikam te vairs nepalikšu. Ir. Beidzot man ir pirmais šī gada zandarts, bet uz spinningu, nevis uz dzīvo. Super! Tā, ezerā dabūju tikai 2 asarīšus. Uz mikrodžigu uz dzīvo nebija neviena cope. Pēc tam kanālā bija viena laba cope uz dzīvo, ko nerealizēju, un uz mikrodžigu atkal izvilku zandartu. Tagad nobrauc te pa līdaku vietām, copes nebija, bet toties nopeldējos. Tā ka baigi forši. Tagad braukšu uz Daugavu, mēģināšu tālāk ķert kādu asaru vai zandartu. Šodien 5 stundas pavadītas uz ūdeņiem un negāja viegli.
Īstenībā nekur nevarēja atrast zīves tā kā vajadzētu būt. Bet gandarījums tāpat ir. Dabūju pirmo zandartu, dabūju ļoti labu asari. Un ķērās šodien 2 zīves bija uz palielu rotiņu un pārējais viss uz mazo tiogu. Bet forši dabūju gan asari, gan mazo īdaciņu, gan arī tiku pie pirmā zandarta. Zīves grūti nāca, bet mājās arī ir ko aiznest. Bija forši. Atā, līdz nākamajai reizei.